Labdien, klātesošie un apsveicu ar Latgales potnieku dienām. Tie ir svētki un prieks, ka viss notiek un noteikti vēl notiks tālāk. Mans pieteiktās tēmas nosaukums tapastīgi atzīstos, jā, kas es atzīstu arī ir labi, jo veidojot stāstījumu sapratu, ka tā būs esēja par latgalisko, personīgo un kolektīvo atmiņu, kā arī tā visa klātbūtni profesionālajās mākslās. Un savā stāstījumā piedāvāšu nenobīstieties mākslinieciski pētnieciskā autoetnogrāfiskā pieejā balstītu skatījumu. Ko tas nozīmē, tas mākslinieciski pētnieciskā autoetnogrāfiskā pieeja? Redziet, tā esmu es, jā. Kaut 3 vai 4 gadi laikam tur ir. Tūlīt visu paskaidrošu. Tātad latgalisko saskata savā izcelsmes pieredzē. Esmu latgaliete. Dzimusi un līdz ģimnāzijas absolvēšanai 2006. gadā augusi Preiļos, Aglonā un vasarās arī Rožupē, netālu no Līvāniem. Latgaliskais plūst manās asinīs un ilgi dzīves pieredzi līdz profesijas izvēlē esmu uztvērusi par pašsaprotamu. Piemēram, to, ka Preiļos, bieži ciemojoties pie radiem, pretējā ielas pusē esmu redzējusi turistu autobusus pie Polikarpa Čerņauska darbnīcas. Esmu skolas gados piespiedu kārtā, tāpat kā šeit jaunieši. Es zinu, ko tas nozīmē, bet jūs nezināt, kas nākotnē notiks ar jums. Tātad piespiedu kārtā apmeklējusi, redzējusi virpu un uz tās tapušo keramiku. Nesaprotot, kā podnieka ceplis var būt blīvi apbūvētā privātmāju rajonā. Atmiņās ir zaļš, dzeltens, brūns atspīdums, gravēti smalki ornamenti, viļņot ritmi trauku noslēgumos, spirāles veida osas. Protams, tas viss notika vasarā, saulainās dienās, kā jau bērnības atmiņās. Bet tajos iedzienos par viļņotajiem ritmiem kā bērns nedomāju. Bet tagad varu pieredzi artikulēt. Attēlā redzams 1990. gads un smaidīgi podnieki Čerņauska darbnīcas izstāžu zālē. Autoetnogrāfiskā pieeja sakabinās ar manu profesiju. Jau 20 gadus esmu mākslas vēsturē un mākslas procesos dažādā spektrā, ikdienu pilnveidojoties. Un esejā izvēlētie piemēri ir nākuši no dažādiem profesionāliem uzdevumiem, kurus veicot esmu pamanījusi latgalisko podniecību, tātad izcelsmē no Latgales. Un mākslas vēsturnieces skatījums ar fokusu uz formas, motīvu un sižetu izcelsmi, vietas, laika, tapšanas ieganstu meklējumiem, kultūras identitātes veidošana un šķietamā pašsaprotamība. Ik pa laikam jāuzdod it kā vienkārši jautājumi, kas ir latgaliskā podniecība un kāda ir tās vērtība. Domājot par latgalisko keramikā nesen, kā jūs redzat, aprīlī, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja ekspozīcijā pamanīju Polikarpa Čerņauska 1984. gadā veidotu vāzi. Tapusi gadu pēc darbnīcas ierīkošanas Preiļos, Talsu ielā 21. Ieraugu postmoderni stilizētu pieeju tradicionālajai podniecībai. Augšmalas noslēguma viļņojums 7 reizes pašmērķīgi mākslinieciski atkārtots uz vāzes korpusa. Kāpēc tāds risinājums? To varētu pastāstīt autors. Mūsdienās varam tikai minēt. Latvijas Mākslinieku savienības muzejā ir atrodamas savienības biedru personu lietas. Piemērā redzama fotogrāfija no Čerņauska lietas. Autors pie saviem darbiem 1957. gadā Silajāņu keramikas izstādē Rīgā. Izstāde esot guvusi panākumus un Latgales podnieki, pasūtījumus un atzinību. 1959. gadā Čerņauskis kļuvis par Mākslinieku savienības biedru ar visām no tā izrietošajām privilēģijām. Latgales podnieki cits pēc cita 50. gadu beigās kļuva par Mākslinieku savienības biedriem, iegūstot piekļuvi izstāžu dzīvei, publicitātei, darbu iepirkumiem muzeju krātuvēs. Silajāņu keramikas izstādē bija skatāmi arī šo podnieku dienu centrālās personības Andreja Paulāna darbi. Te ir viena vieta pieminēt kolektīvās atmiņas jēdzienu. Mana personīgā bērnības atmiņa par Polikarpu Čerņauski Latgales podnieku saplūst ar kolektīvo atmiņu par latgalisko identitāti, ko materializē keramika, kas ir viens no Latvijas kultūras kodiem. Kolektīvā atmiņa rodas līdz ar arhīva kolekcijas veidošanu atmiņu institūcijās, kam sako izstādes pētījumi un publikācijas, diskusijas arī 21. gadsimtā šodien. Muzejus par tautas gara mantu krātuvēm dēvēja 20. gadsimta 20. gados, un šī redzētā vāze atrodas muzejā.
Personas lieta ir muzeja arhīvā. Šādi piemēri ir pamats jaunu zināšanu un mākslas darbu tapšanas procesos, kurus nevar eksakti izkalkulēt, jo mākslu rada cilvēki. Redzams, ka pēc 57. gada 60. gadā izdota Jāņa Pujāta veidotā grāmata par Latgales podniekiem. Tā kalpo par ierāmējumu vēl joprojām Latgales podniecības sistēmas raksturojumā. Blakus redzama 2017. gadā izdotā grāmata Līksmības koki veltīta Čerņauskim. Varam uzdot sev retorisku jautājumu, vai izdevumi būtu, ja Latgales podnieku darbi netiktu iekļauti muzeju krājumos. Latgales podniecības klātbūtnē profesionālajās mākslās ir vēl senāka vēsture. Vēl pirms Latgales podnieku iekļaušanas Mākslinieku savienībā Latgales podnieku darbi, formas un motīvi kalpoja par iedvesmu profesionālo keramiķu jaunradē. 1954. gadā Rudolfs Heimrāts Mākslas akadēmijā aizstāvēja diplomdarbu. Keramikā veidota niša viesnīcai Rīga. Brūnajā ierāmējumā atveidotas 4 cilvēku figūras. Nišas formu veido gaišas flīzes, bet kompozīcijas centrā novietota reprezentatīva liela Latgales podniecībai raksturīga vāze. Vai jūs zinat autoru un iedvesmas avotu? Kā jums liekas, kāpēc es tieši šo jums rādu? Tūlīt visu paskaidrošu, varat neteikt. Pateicoties Rudolfa Heimrāta dēlam, Mārtiņam Heimrātam, esmu iepazinusies ar autora atmiņu pierakstiem par diplomdarbu. Rudolfs Heimrāts ir uzsvēris, ka tā ir Paulāna tipa vāze, iedvesmas avots. Meklējot atbildi uz jautājumu, ko nozīmē Paulāna tipa vāze, Nacionālo muzeju kopkatalogā izskatīju Andreja Paulāna veidotas vāzes. Tās tapušas dažādos 20. gadsimta periodos un ir daļa no Latvijas muzeju mūsu kolektīvās atmiņas repozitoriem. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā ir ar 1928. gadu datētā vāze. Tā ir viļņota augšmala, spirālveida osas, bēda ainums un sašaurināta pamatne. Līdzīgā risinājumā veidotas formas arī nākamajās desmitgadēs. Blakus arī Latgales kultūra vēstures muzeja esošā vāze datēta ar 1967. gadu. Klāt pieliku Polikarpa Čerņauska veidoto vāzi 70. gados. Vai redzam formas pārņemšanu vairāku desmitgažu garumā? Vai tā ir tradīcija? Vai mēs esam paši to padarījuši par tradīciju? Īsā posmā tā ir pati tapusi par to, ko mēs sakam, ka tas ir tradicionāls. Vienā no pirmajām publikācijām par Latgales podniecību, kas ir lasāma 1928. gadā, ir jūtama sajūsma par mākslinieckajām formām, kuras spēj izstrādāt Silajāņu podnieki. Attēlos redzams, ka Savērija Andermeņa ilustrācijas pie viņa kā arhitektūras studenta novērojumiem par Latgales podniecību kopumā. Autors nenorāda kādu podnieku personību, bet Rudolfa Heimrāta izpildījumā iedvesma ir Paulāna vāze, tās formas, kas ir papildinātas ar viņa jaunradi plastiskiem risinājumiem, un nolūks ir pavisam cits. Tātad tā ir niša, kas ir paredzēta kā arhitektonisks elements un piedāvāt šis jaunais pielietojums. Tad pirmās publikācijas ir 20. gados par Latgales keramiku, vēl pirms šīs izstādes un tā. Bet Latgales podnieku darbi, kā mākslinieciski interesanti piemēri, nepalika publikācijās. 20. gados tā kļuva par profesionālo mākslinieku privātu kolekciju sastāvdaļu. Zināms, ka Jēkabs Bīna un Niklaus Strunke bija dedzīgi Latgales podnieku darbu kolekcionāri. 30. gados izdevumos par moderni latviska interjera iekārtošanu ir lasāmi ieteikumi tos krāšņot ar vietēju amatnieku darbiem. Un tur ir publicēti piemēri no Bīnes privātu kolekcijas. Attēlā redzamas vāzes ar viļņotām augšmalām, spirālveida osām. Niklāvam Strunkam esot bijusi ievērojama svilpaunieku kolekcija, un ne tikai. Nelielai nākotnes intrigai un iespējamiem pavērsieniem aicina aplūkot skapi, kur glabājas Niklāva Strunkes keramikas kolekcija. Tā palika Latvijā, kad viņš 1944. gadā emigrēja uz Zviedriju un atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Tās analīze nav iekļauta 2021. gada monogrāfijā par Strunki, un pieļauju, ka jums varētu būt atpazīstami arī Andreja Paulāna darbi. Gaida pētniekus. Un zināms, ka Rudolfs Heimrāts sava diplomdarba izstrādēja vāzes 50. gadu sākumā esot studējis tieši vēstures muzejā, Mērijas Grīnbergas juniores vadībā un saistībā ar Latgales podniecības ienākšanu mākslinieku privātu kolekcijās un pēc Latvijas okupācijas perioda arī muzejos nedrīkst izlaist Mērijas Grīnbergas seniores salonu Rīgā.
Tajā 20. gadsimta 20. un 30. gados mākslinieki un ik viens interesants varēja iegādāties latvisko amatniecību, tai skaitā Latgales podnieku darbus. Un piemērā redzama salona rekonstrukcija Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Latgales podniecības estētika atblāzmojas jau Latvijas Mākslas akadēmijas 30. gadu profesionālās keramikas piemēros. Barakoli plastiskais svečturis ir keramiķa Viļa Vasariņa darbs, par kuru viņš 1939. gadā ieguva Romas stipendiju. Iespēju doties iedvesmas braucienā uz Itāliju, bet diemžēl Otrā pasaules kara dēļ stipendiju neizmantoja un tika nogalināts Kurzemes katlā. Vasariņš bija viens no talantīgākajiem Mākslas akadēmijas keramiķiem, vadīja keramikas darbnīcu pēc Rudolfa Pelšas izsūtīšanas un pētīja vietējo podniecību. Diemžēl viņa manuskripts ir zudis. Mēs nezinām, ko viņš ir izpētījis. Blakus redzami Latgales podnieku darbi, kuri bija izstādīti pirmajā daļamatniecības izstādē 1937. gadā un ir vesti uz starptautisko izstādi Parīzē. Tos Parīzē redzējam, mēs tā kā nojaušam. Protams, Vasariņš par Latgales podniecību zināja. Viņa pasniedzējs Rudolfs Pelša meistardarbnīcā studiju nolūkiem bija ieguvis podnieku darbus, un Pelša līdzdarbojās daļamatniecības izstādes darbu atlasē un arī Parīzes darbu atlasē. Un akadēmijā bija mācību nolūkiem kolekcija, un no tās gūti iespaidi oriģināla keramikai. Tās klātbūtni var pamanīt arī barokālajā Vasariņa svečtura formveidē. Latgaliskā keramika Latvijas Republikas mākslinieku vidū bija labi zināma, tāpēc nav jābrīnās, ka tā varēja būt lietojama kā iedvesma tūlīt pēc Latvijas pievienošanas Padomju Savienībai. Okupācijas un mūsdienās akadēmiskā vidē to sauc par kolonizēšanu, tad pakļaujot jau zināmo kultūru totalitārai kultūra politikai. Tātad 1945. gadā Rīgā Ķīpselā Balasta Dampī 34 Latgales keramiķa Staņislava Kaļvas vadībā kombināta mākslas sistēmā izveidotas Latgales keramikas darbnīcas. 51. gadā tai mainīts nosaukums uz Latgales keramika. Formās un mākslinieciskajā pieejā pārņemti zināmie silajāņu podniecības risinājumi. Jaunā pieeja bija pakļauts to masveida ražošanai, un darbnīcās keramiķi strādāja pie mākslas padomē apstiprinātiem sēriju veida darinājumiem, kā arī veidoja unikālos darbus. Pieminētais Rudolfs Heimrāds pēc absolvēšanas 54. gadā kādu periodu tur strādāja Staņislavas Kaļva vadībā. Un Latgales keramikas paņēmieni un estētika iekļauta Mirdzas Dreimanes 56. gada keramikas diplomdarba servīzē. Vairāki vidējās vai augstākās mākslas skolu absolventi strādāja šajā cehā, kuru 60. gados pārveidoja par eksperimentālo darbnīcu ar nosaukumu Ķīpselas keramika. Un kolektīvās atmiņas repozitorijos ir pieminētās publikācijas un muzejos nonākusī privāta kolekcija, ko jūs redzējāt, bet sistemātiska Latgales podniecības muzealizācija tomēr ir sākusies atkušņa laikā 50. gadu beigās. Strunkes privātā kolekcija muzejā nonāca ap to laiku, un Latvijas etnogrāfiskajā Briedabas muzejā Latgales podnieku darbnīca no Silajāņu pagasta uzstādīta 1957. gadā. Jau 55. gadā muzejā bija norganizēta Silajāņu keramikas izstāde, uzsākta vēl strādājošo podnieku darbu laikmetīgo risinājumu iegūšana kolekcijām. Mākslas un vēstures muzeju krātuvēs ir apjomīgas 50. un 60. gadu Latgales podnieku darbu kolekcijas. 60. gadā sākās tautas daļamata meistaru kustība, un posmā līdz 80. gadu beigām 70 Latgales podnieku ieguva šo statusu. 59. gadā Reizeknē uzsākta Latgales podniecības apmācība vidējās mākslas līmenī. Procesus nevarēja nepamanīt arī citu mākslas izglītību ieguvēji, jo tā saucamā tautas māksla Padomju Savienības izglītības sistēmā tautas mākslē bija veltīti šie studiju uzdevumi. Un Latgales podnieku tēma vizuālajās mākslās bieži pamanāma sākot tieši no 60. gadiem. Tekstilmākslā Ruta Bogustova pēc kultūras ministrijas pasūtījuma izstrādāja kompozīciju gobelēnu tehnikā ar nosaukumu Latgales keramiķi. Redzams formāli stilizēts vecākās paaudzes vīrietis un sieviete, fonā ir plaukti ar virpotiem traukiem. Gatavojoties konferencei, lasīju, ka Polikarpam Čerņauskim lielākais atbalsts radīšanā bija viņa sieva. Pieļauju, ka tā ir bijis visiem podniekiem. Un tautas daļamatu meistaru datukopas analīzē varu apstiprināt, ka 90% no tautas daļamatu meistariem Latgales podniekiem ir vīrieši. Tekstilmākslas darbs ir bijis izstādīts Rīgā aizrobežu mākslas muzeja zālē, te ir attēls no Bogustovas privātā arhīva, bet mūsdienās
cerams, ka tā ir, bet darbu nopirka Mākslinieku savienība Maskavā, un tam it kā tur vajadzētu būt kolekcijā. Mēs nezinām, nav iespēja vairs uzzināt. Rutas Bogustovas darbā stilizācijas dēļ izpaliek, bet viļņotās trauku noslēguma malas un spirālveida osas var pamanīt koka plastikas mākslinieka Pētera Stipra sienas dekorā ar nosaukumu Latgales keramiķi. Kompozīciju veido divu podnieku figūras vertikālā taisnstūrveida kompozīcijā. Fons ir klāts ar daudzveidīgām Latgales podniecībā iezīmīgām formām, traukiem, un kompozīcija ir izteikti dzīvelīgi dinamiska. Kad Reizeknē izveidoja Lietišķās mākslas vidusskolu, uzsvars bija uz Latgales podniecības iemaņu apmācību. Un 80. gados skolā varēja apgūt podniecību, interjeru iekārtošanu un aušanu. Un te jūs redzat, man prieks, ka es arī redzēju autori, es gribējuši aprunāties. Anita Bernāne 1980. gadā Mākslas akadēmijas keramikas diplomdarbā izstrādāja panno kompozīciju jaunceltajai Reizeknes Lietišķās mākslas vidusskolas ēkai. Latgales podniecības jaunais apmācības modelis nevarēja neietekmēt Latgales keramikas estētiku. Līdz tam māceklis apguva amatu pie sevi pierādījuša meistara, bet mākslas skolā izglītības programmu nosaka ministrija, klāt liekot teorētiskos skatījumus uz mākslas nozīmi, mākslas vēsturi, parādot cita veida domāšanas mākslā iespējas. Ausma Skirmante absolvēja Reizeknes Lietišķās mākslas keramikas specialitāti 70. gadu beigās. Pēc tam studēja keramiku Mākslas akadēmijā un 1981. gadā izstrādāja interjera panno Pasaka Rīgas 106. bērnu dārzam. Vēl joprojām šis panno tur ir un priecē bērnu dārzu audzēkņus, un dažs labs bērnu dārznieks ir kļuvis par keramiķi. Varbūt ir netiešā ietekme. Tātad šis darbs ir saglabājies līdz mūsdienām, un savā kompozīcijā Skirmante izmantoja virpotās Latgales podniecības tehnoloģiju, izvēršot tās māksliniecisko pielietojumu. Virpotās daļas tapa par varavīksni, zaķiem, rūķiem, atstatas arī kā saprotamas piena krūzes varavīksnē. Postmodernisma pieeja, kas uzburta uz podnieka ripas, modificējot tradicionālo. Kas notiek 21. gadsimtā? Latgales 20. gadsimta podniecība ir kultūras kodā ierakstīta, atrodama Nacionālo muzeju krātuvēs, publikācijās, vēl joprojām notiek izstādes par bijušo un esošo, rīt arī atklās jaunu izstādi Lūznavas muižā, vai podnieki atdarina bijušo vai veic jaunradi, tas, lai paliek viņu ziņā, radošumam jāļauj būt. Latvijas vispārējā izglītības sistēmā aktīvi pēta kultūras kanonu. Tur ir ierakstīta Latgales keramika. Mākslas izglītībā kompozīciju uzdevumos notiek atskatīšanās uz kultūras kodu. Tā rezultātā arī 21. gadsimta profesionālajā mākslā un dizainā ienāk latgaliskā keramika. Attēlā redzams Esmeraldas Purvišķes darbs, diplomdarbs Mākslas akadēmijā 2017. gadā. Pamanām spirālveida elementu un stilizētu augšmalas viļņojumu. Jā, tie ir porcelāna trauki, bet autores dizaineres keramiķes interpretācijā ar cieņpilnu apbrīnas stāstu par Latvijas kultūras simbolu Latgales keramiku. Paldies!